Prieks jūs visus redzēt tik vēlā vakara stundā, bet tomēr šeit, lai mēs varētu 7 nedēļas mēģināt saprast no pašiem sākumiem, kas tad ir stratēģija un ko mēs ar viņu daram. Un mazliet par to, kā mēs tagad to darīsim. Šeit arī pirmais slaids. Tātad ir konkrēti mērķis iepazīsties ar to, kas tad ir stratēģija, kādas ir stratēģijas faktiski lomas, ko mēs ar viņu daram. Un lekcijas sastāvjas no 2 daļām. Stratēģijas vieta organizācijas vadīšanas sistēmā, kā arī biznesa modeļa iepazīšanās ar biznesa modeli. Un tad mēs mēģināsim viņu salikt visu kopumā, lai iegūtu šo kopīgo priekšstatu par to, kas tad ir īsti mūsdienu pieeja stratēģija. Pirms sāku šo lekciju kursu, jāapsaprot, ka mūsdienās lekcijas īstenībā ir mazliet mainījušās, kā tas bija iepriekš. Un tās pārmaiņas vairāk saistīts ar to, ko stāsta un kas ir rakstīts šajos slaidos un ko faktiski kā mēs mācāmies. Šajā lekcijā nav paredzēts tā, ka es jums došu daudz informācijas slaidos, kuru jums ir tur jāatcerās. Šeit vairāk būs informācija, kuru jūs varēsiet apskatīt. Jūs redzēsiet jēdzienus, kurus pēc tam, ja viņi skaidri, jūs viņus saprotat, izmantojat. Ja viņi nav skaidri, tad mājās mierīgi varēs viņus internetā apskatīt daudz vairāk informācijas, nekā es jums varu iedot lekcijā. Nav vairāk tā, ka, teiksim, lekcijās tiek dot informācija priekš kā zināšanas. Šeit ir vairāk sistēma, jēdzieni, koncepcijas, kuras tālāk jau katrs individuāli mājās var apskatīt tieši to, ko vajag. Ar ko es gribētu sākt šo kursu? Gribētu sākt ar stāstu. Stāstu, kuru man izstāstīja pārunājot tieši stratēģijas jautājumus, viens mans labs draugs un kolēģis, kurš strādā ilgus gadus, visu mūžu strādājis biznesā no Dānijas. Un tas stāsta būtība ir apmēram tāda, kad uzdod jautājumu, vai vispār stratēģija ir vajadzīga un kad viņa ir vajadzīga. Viņš man izstāstīja šo stāstu par vienu ģimenes uzņēmumu, kas ir lielākais Dānijas augļu un dārzeņu vairumtirgotājs. Tēvs dibinātājs viņu ir izveidojis. Jau viņam ir pietiekoši daudz gadi. Dēli ir arī šajā biznesā. Tātad liels ģimenes uzņēmums. Lielākais savā nozarē Dānijā. Uzņēmums strādā viens no veiksmīgākajiem. Viņš ir nopircis arī vairākus citus uzņēmumus. Un stratēģijas kā tādas viņam nav bijis. Nav bijis nekādā veidā, viņi nekad to nav darījuši. Tad vienu brīdi šis tēvs, kas ir nodibinājis šo uzņēmumu, pateica, Klau, man ir pietiekoši daudz gadu, man ir laiks iet pensijā. Es iešu atpūsties un dēls mans, kurš visu manīm jau ir strādājis un zina šo biznesu, tagad paliks par vadītāju, bet vēl viena mācība, interesanti tiem, kuri grib veidot šos ģimenes uzņēmumus, bet kā man aiziet pensijā, lai dēlam paliktu gan uzņēmums, gan paliktu, dēlam paliktu darbs, un kurš varētu nodrošināt šo ģimeni, bet man būtu pietiekoši daudz naudas, lai es varētu aiziet pelnītā atpūtā un ne par ko vairāk nedomāt. Viņš pateica, es pārdodu 50% savu uzņēmumu, es pārdodu lielai starptautiskai augļu un dārzeņu uzņēmumam, kas nodarbojās faktiski ar banānu audzēšanu un tirzniecību. Tādā veidā viņam pilnīgi pietiekoši naudas, lai visu mūžu tālāk vispār nedomātu ne par ko un varētu tiešām baudīt vecumdienas. Plus ir atrisināts šis jautājums par to, kā manai ģimenei, maniem bērniem tālāk dzīvot un attīstīties un tālāk jau viņi pelna paši. Tā kā arī labs ieteikums, kā tas tiek risināts. Bet tagad, kas notika tālāk? Tālāk sākās tas viss interesantākais. Bet pirms es stāstu par to interesantāko, mazliet par to augļu dārzeņu specifiku. Dārzeņu biznesa specifiku, kāds ir šī vairumtirzniecība Dānijā. Tātad tirzniecība, tur ir divas daļas šajā grupā. Vieni strādā kā pārdevēji, mazumpārdevēji. Viņiem darbs sākās 3 naktī un faktiski 9 beidzās. Tātad Dānijā ir vēl viens likums, kas pasaka to, ka jūs pa dienu nedrīkstat apstāties mazajās vietās un izkrāmēt augļus.
Tāpēc visiem jābūt izvadātam līdz darba dienas sākumam. Nu, un tad notiek tiešā tirzniecības ar cilvēkiem, tiek atvestas kravas, un teiksim, tie, kas pērk mazie veikali, atbrauc uz turieni, teiksim, 4 no rīta. Un līdz 9 visu savāc un aizved un sāk tirzniecību. Tad sāk strādāt otra daļa šajā uzņēmumā, tie, kas ir pērk produkciju. Viņi droši visu no visas pasaules pērk, savukārt ved un tālāk jau notiek atkal tirzniecības process. Plus strādā arī pārdevēji, kas pārdod lielākās daļās, kas saskaņo lielākās kvantumos, kas saskaņo šos pirkumus jau veikaliem pa partijām. Kā vadījuši uzņēmumu šis dibinātājs? Viņš bija darbā sākot no 4 katru dienu, visu savu mūžu. Viņš runāja ar cilvēkiem, ar vienu cilvēku, ar otru cilvēku. Viņš tālāk, plus viņš atlikušo dienas daļu arī bija darbā un arī runāja ar cilvēkiem. Un tā viņš visu dzīvi izveidoja šo uzņēmumu. Kad viņam notika sapulces, diezgan, protams, ir vadītāja komanda, apspriež šo arī strateģiskos jautājumus, piemēram, pirkt uzņēmumu šo vai nepirkt šo uzņēmumu. Katrs izsaka savu viedokli, bet tajā brīdī, kad jāpieņem lēmums, šim dibinātājam, viņa argumenti bija tik pārliecinoši, ka īstenībā nevienam neradās jautājumu, un visi pieņēma, jā, loģiski, mēs to darām. Un tādā veidā viņš attīstījās. Tad, kad šo uzņēmumu pārņēma šis dēls, viņš, viena redzama atšķirība, viņš tik agri necēlās gluži. Viņam ģimene un tā tālāk, viņš tik agri uz darbu negāja, bet apmēram pēc 2 gadiem viss kolektīvs un arī šis ārzemju lielais starptautiskais uzņēmums, kas saprot, kaut kas īsti nav. Ir pazudusi skaidrība par attīstību. Ja pirms tam pie iepriekšējā vadītāja šī skaidrība bija pilnīga, neatkarīgi no tā, ka mums nebija šī dokumenta, tad pēkšņi viņi kaut kur bija pazudusi. It kā viss ir, it kā viss strādā, bet tādas pārliecības, ka tas viss strādā, īsti nav. Un tādā brīdī viņi pieņem lēmumu sākt formālo strateģisko plānošanas procesu. Šis stāsts mazliet tā iezīmē to, par ko mēs šodien runāsim. Ja jums ir pilnīga skaidrība par to, kā jūs uzņēmums attīstās, jums varbūt šo vispār nemaz nevajag. Jums šis galvā ir, un jūs varat to darīt. Bet šīs nianses mēs vēlreiz pie šī stāsta pa brīdim atgriezīsimies, bet te ir tā būtība. Faktiski viena no būtībām šajā stratēģijā. Tagad vēl mazliet uz priekšu. Šīs ir tādas domas, aksiomas, kas arī varbūt raksturo, papildinot šo stāstu, raksturo pēc būtības, kas tad ir stratēģija. Īstenībā šajos nelielajos teikumos ir iekļauta lielākā, dziļākā doma, kāpēc vispār stratēģijas tiek radītas. Kā pirmais, ja visi to var izdarīt, tad kāpēc klientam jāmaksā tieši mums? Ļoti vienkāršs teikums, bet tāpēc būtības ir stratēģijas viens no galvenajiem jautājumiem, ar ko viņi nodarbojas. Kāpēc klientiem jāmaksā tieši šīm mūsu konkrētajiem uzņēmumam? Kāpēc viņš nevar to darīt kādam citam? Un tad tur ir tālāk, jo mēs izskatīsim, kā tas tiek risināts. Otrs, kas ir nemazāk būtisks, ja mēs nevaram atrast, kas tad šī biznesā ir grūti izdarāms, tas nozīmē, ka pēc kāda laika būs ļoti daudz tādu pašu kā mēs. Un tā aksioma pēc būtības ir, ja bizness var ļoti viegli izveidot un tajā darboties, tad faktiski tur būs ļoti grūti nopelnīt. Tā ir otra puse. Tā ir tā otra puse, ko mēs arī apskatīsim šīs kursu laikā. Tas ir par to, kādā nozarē mēs darbojamies. Ja pirmais jautājums ir par to, kādas ir mūsu kompetences un spējas, tad otrs jautājums ir par to, vai ir nozara pareizā. Tad šie divi, kā lai saka, divas faktiski idejas ir lielā mērā pamatā stratēģijas teorijai. Kāpēc stratēģija? Izveidot ilgtermiņā konkurētspējīgu uzņēmumu. Pirmā ideja. Ja mēs palasītu literatūru, mēs īsumā diezgan daudz ko redzētu, un šī ideja figurē lielā daļā no stratēģijas pētnieku galvās, kad
faktiski stratēģiju par to, lai mēs ilglaicīgi spētu konkurēt. Ja mēs to nespējam, tad īsti kaut kas nav kārtībā. Tas nav viegls uzdevums. Ir viegli uztaisīt uzņēmumu īstermiņā, kas ir konkurētspējīgs, bet kā to izdarīt, lai viņš ir ilgtermiņā konkurētspējīgs? Otrs, kāpēc? Kā es jau iepriekš minēju, lai saprastu vispār uzņēmumu. Vai jūs visi varat godīgi apgalvot, ka jūs saprotat, kā strādā šis uzņēmums? Ka tiek saprast, kas ir mūsu produkts. Pilnīgi skaidri, kas ir produkts, ko cilvēki vispār pērk, kad viņi ar mums norēķinās. Jums tā liekas viegls jautājums, kas tad ir produkts. Īstenībā viņš ir salīdzinoši sarežģīts. Ja mēs sākam skatīties, piemēram, tādus jautājumus, kā kas ir produkts Facebookam, kas ir produkts televīzijai. Šādas nianses, mēs par viņām vēl atgriezīsimies, bet citreiz to vajag ļoti iedziļināties šajā jautājumā, lai saprastu, kas tad ir šis produkts. Vēl viena lieta, kāpēc vispār cilvēki vienojās, ka viņiem vajag šo stratēģiju, ir attīstības virziens. Attīstības virziens ir atkal tāds vesels bloks ar domām, kā veidot stratēģiju, kā tad mēs vispār izvēlamies attīstības virzienu mūsdienu situācijā, ka īstenībā skaidrības diezgan daudz nav šajā, ko tad darīt nākotnē. Bet savukārt no stratēģijas viedokļa tas ir viens no pamatjautājumiem. Mums ir jānosaka šis attīstības virziens un pie viņa ir jāpaliek. Tad stratēģija palīdz formulēt domas un skaidrību par to, kā tad izvēlēties viņu. Vēl viens interesants, kas nevienmēr ienāk prātā, kad runā par stratēģiju, ir komunikācijas līdzeklis ar mūsu darbiniekiem. Stratēģija ir ideāls pēc būtības rīks, kuru var izmantot uzņēmuma vadītājs, ja viņš grib saliedēt kolektīvu kaut kādam vienotam mērķim. Kāpēc? Jo veidojot stratēģiju, tur ir vesela metožu kopa, ko var darīt, lai panāktu to, ka cilvēki apmēram domā un airē vienā virzienā. Esat bijuši kādreiz laivā un mēģinājuši airēt katrs nesakarīgi, katrs uz savu pusi. Bieži vien uzņēmumos tā notiek. Tad, lai izvairītos šo airēšanas katram uz savu pusi, stratēģija ir viens no šiem līdzekļiem, ko citreiz izmanto tieši lai šī iemesla pēc. Pat ja vadībā ir pilnīgi skaidrs, kā darbojas uzņēmums, ir pilnīgi skaidrs, uz kurien viņš vēlas iet, bet tagad jāpanāk, lai arī pārējie tam piekrīt. Un tad tiek izvēlēta šī stratēģijas metode, kura paredz plānveidīgi, sistemātiski izejot cauri katram šim stratēģijas veidošanas etapam, un pēkšņi viss uzņēmums saprot, uz kurien mēs ejam. Tātad šis ir viens no veidiem, tas ir atbildot uz jautājumu, kāpēc tad stratēģija ir vispār nepieciešama. Tagad mazliet par stratēģijas vietu organizācijas kopējā vadīšanas sistēmā. Lai saprastu, kā mēs ejam tālāk, tad ir jāsaprot šis viens būtiskais jautājums, kurā vietā tad stratēģija ietilpst šajā milzīgajā klāstā no dažādām teorijām. Stratēģija ir tikai viena teorija, bet to teoriju kopums, ko mēs šobrīd mācāmies, kad mēs mācāmies par organizāciju vadīšanu, ir milzīgs. Marketinga teorijas, tad ir visas teorijas, kas saistīts ar personāla vadību, visu pārējo. Un tad kurā vietā tad ietilpst stratēģiju šajā teoriju klāstā? Vispirms jāsaprot, ka tā ir daļa no vadīšanas funkcijas. Šeit ir viena no vadīšanas definīcijām. Ja mēs tagad iegooglētu, kas tad ir vadīšana, jūs dabūtu apmēram, 10 000 dažādu definīciju. Viena varētu atrast citas, bet tā ir daļa no vadīšanas sistēmas. Šī man patīk vienkārši ļoti bieži. Tā arī ir, kā sagrupēt un pārvērst šo neorganizēto sistēmu organizētā sistēmā. Un tas ir viens no iemesliem, par ko arī maksā vadītāji. Tad šobrīd daudz uztraucās, par ko maksā cilvēkiem, tad tas ir tas, ka viņi to vienu spēj to labāk izdarīt, vienu spēj to sliktāk izdarīt. Un par to ir vērts maksāt. Ja mēs ņemam vadīšanas funkcijas, šis ir vienmēr, īstenībā šis slaids ir viens no tādiem pamatjautājumu, atbildes uz visiem pamatjautājumiem, kas saistīts ar vadīšanu, tad mēs redzam, ka ir
kurā vietā šī stratēģija ir atrodas. Tā ir daļa no plānošanas sistēmas. Ja viss menedžments ietilpst klasiskajā variantā plānošana, organizēšana, koordinēšana, motivēšana, kontrola, faktiski katrs cilvēks, kurš ir menedžeris, ar šo jautājumiem nodarbojas. Tā ir pamat lieta. Tad, ja jums prasa, jūs esat, piemēram, kādu līmeņu vadīts, prasa, ko jūs darat, īstenībā jūs darat šo. Katru dienu darat tieši šo. Vai nu plānojat, vai nu kaut ko organizējat. Tad, kad ir noorganizēts, tad pēc tam ir jākoordinē tas pats, ko jūs darat. Kāds ir jāmotivē. Pat, ja jums nav ko motivēt, vismaz sevi ir jāmotivē. Tad vēl jākontrolē, cik jums ir piezīmju šo atgādinātāju kaut kādās vietās. Tad arī sevi jau jākontrolē un atkal jāplāno. Šis ir šis mūžīgais menedžmenta cikls, kas katru dienu jebkurā darba vietā ir jādara. Tad strateģiskā plānošana ir daļa no plānošanas procesa. Ja mēs runājam par strateģisko menedžmentu, tas jau ietvertu visu šo procesu. 2 atbildes varianti par plānošanas funkciju. Plānošana ir strukturēts lēmumu pieņemšanas veids par organizācijas nākotni. Vēl viena definīcija, bet esat kādreiz mēģinājuši izbraukt sarežģītam krustojumam cauri. Bez navigācijas ierīcēm un bez kartes, ja vēl nepamana zīmes. Šis varētu būt sarežģīts krustojums un ceļu izvads. Bet tas ir apmēram tā, ja nav skaidrs, kur braukt, un tad katru dienu mēs apmēram stāvam pie šī krustojuma, ko mums tagad tālāk darīt. Ko tālāk darīt? Ko mēs gribētu redzēt, ir šis otrs variants. Šeit mums ir skaidrs ceļš. Vismaz tuvāko rezultātu, kur mēs gribam iet, mēs redzam. Mums ir iezīmējies mērķis tur galā. Tas ir tas, kur mēs gribam aiziet. Mēs gribētu šādu situāciju, ne? Iedomājieties no rīta sevi. Vai jūs gribat šādu redzēt sev priekšā darba dienas variantu vai šādu? Tas ir pēc būtības tas, ar ko atšķirās. Vai jums ir skaidrība par to, kur jūs gribat iet, vai jums nav skaidrības. Tad tā vizuāli. Bet tagad ķersimies pašai stratēģijai klāt. Tad mums vieta organizācijas vadīšanas sistēmā, kas ir stratēģija, ir. Tagad mazliet par stratēģijas koncepciju. Šeit ir vēl viens no Blue Ocean Strategy šis zīmējums, kurš faktiski parāda, kā šajā labirintā par organizācijas nākotni mēs atrodam ceļu. Stratēģija ir šis ceļa rādītājs. Pirms mēs ejam vēl uz priekšu, es gribētu mazliet pakavēties pie tā, kad plānošana vai stratēģijas veidošana tiek uzskatīta par vienu no sarežģītākajām procedūrām. Lai gan tas, ko mēs tur darām, nemaz nav it kā tik sarežģīti. Bet viņš salīdzinoši grūti padodās. Un viens no iemesliem tam, kāpēc grūti padodās tieši domāt par organizācijas nākotni, tādā skaidrā veidā, jo ir ļoti daudz neskaidrību. Mēs faktiski paredzam to, kas notiks nākotnē. Neviens no mums nav pēc būtības, varbūt ir, es atvainojos, gaišs reģis, kurš pasaka, nē, viss būs tieši tā, kā es tagad saku. Lielākoties ir kaut kādi nezināmie, ko mums jāpieņem par nemainīgiem, lai saprastu, jā, tas ir vislabākais veids, kā turpināt. Otra lieta, kas jāatcerās, pirms mēs ejam tālāk, ir tas, ka jebkura plānošana, jebkura stratēģija ir pieeja, kad uz viņu skatās kā uz dažādu iespējamām potenciālajām nākotnēm, un tās tiek izvērtētas alternatīvu veidā. Lai pieņemtu lēmumu par stratēģiju, mums vispirms jānonāk pie veselas rindas alternatīvām. Un tad mēs skatāmies, kura no viņām ir labākā. Un tā ir vēl viena aksioma, kas tad ir stratēģiskā plānošana vai vispār plānošana, ir izvēle no daudzām alternatīvām. Galvenās divas koncepcijas, lai redzētu, kas tad ir stratēģija, ir šīs pieejas. Ja mēs runāsim ar cilvēkiem, vieni ar stratēģiju saprot šo izvēles, tad pa kuru ceļu iet.
Loģiski, jūs runājat cilvēki, saka, jā, mēs esam stratēģija, tāpēc, ka mēs gribam saprast, vai mums iet pa šo ceļu vai šo ceļu. Virziens tā kā skaidrs, bet mums ir jāprecizē, uz kuriem mēs gribam iet. Otri cilvēki jūs satiksiet. Viņi stāstīs, nē, stratēģija ir par to, kā mēs tagad esam šeit un kā konkurēt ar visiem šiem pārējiem, kas tur stāv. Un šīs abas koncepts nav nepareizas, abas viņas ir pareizas. Bet tajā cilvēku izpratnē šīs ir divas dominējošās koncepcijas, arī no teorijas viedokļa. Jūs iedziļināsieties stratēģijas teorijā, jūs sapratīsiet, ka puse no viņām runā apmēram par šo, un otra puse runā par to. Tad ir šīs abas pieejas. Kā mēs vislabāk nopozicionēsimies sevi attiecībā pret konkurentiem, ko mēs darīsim, ja viņi kaut ko mainīs un kā mēs uz to reaģēsim, kāda ir mūsu konkurētspējīgā pozīcija, strateģiskās priekšrocības un tā tālāk. Un šī savukārt saka, konkurence arī labi, bet, kad mēs tur nonāksim te kaut kur pie konkurentiem, tad mēs ar viņiem arī nodarbosimies. Mums jāzina, uz kuriem mēs ejam. Tad divas pieejas, jums jāzina ar abas. Un īstenībā šīs abas pieejas lieto pamīšus. Gan vienu, gan otru tādā plānā, kas tāds visu aptver, visu organizāciju. Vēsturi. Šeit ir minēti tādi galvenie stratēģijas veidotāji vai tie, kas ir ļoti ietekmējuši šo stratēģijas procesu. Pirmais tiek uzskatīts Sun Tzu, apmēram 500 gadus pirms Kristus, kurš Ķīnā definēja šos principus, uz kuru pamatu var uzvarēt karu. Un viens no piemēram tur. Ja tu pazīsti sevi un pazīsti savu ienaidnieku, tu vari uzvarēt 1000 kaujas. Šādā veidā viņš nodefinēja pamata tādus principus un tālāk, protams, ar visu izklāstu, kas tad tev būtu jādara, lai iepazīstu gan sevi, gan konkurentu, gan savus pretiniekus, ka šīs zināšanas, izlūkošana un tā tālāk ir viens no kara uzvaras paņēmieniem. Tad viņam bija, kā nu kurš saka, tur 7, 9, grāmata ir sarakstīta par šo tēmu. Vairākas, teiksim, ja šobrīd atkal pastīties Amazonā, jūs ielūdīs milzīgu klāstu. Ne milzīgu, bet lielu klāstu ar grāmatām, kur, teiksim, ir analizēta šīs pieeja, kas tika rakstīta 2500 gadus atpakaļ. Tad principi, kā uzvarēt karā. Tālāk, šeit pa vidu ir milzīgs laiks, nav tā, ka tur nekas nenotika. Bija vesela rinda pirms 60. gadiem mēģinājumu stratēģiju izmantot dažādi. Vārds vispār stratēģija radies no grieķu valodas un faktiski apzīmē augstākā kara vadītāja vai ģenerāļa māku vadīt karu. No tā viņš ir radies. Tātad kā, teiksim, tāda militārā līdera māka vadīt karu. Tas ir definīcija, stratēģija, tulkojums. Pirms 60. gadiem, 50. gados bija mēģinājumi veidot stratēģiju tādā veidā, ka vienkārši tika šī brīža situācija ar dažādiem koeficientiem mēģināts uzlikt, kāda izskatīsies nākotnē. Mums iet šādi, viss ir labi, budžetā mēs skatāmies ienākumus un mēs liekam koeficientus. Tas tur augs, tas neaugs. Un tādā veidā mēs nonākam pie kaut kādas redzējuma par nākotni uz nākošo periodu. Problēma ar šo pieeju, kas izklausās ļoti loģiski. Budžetā mēs lielākoties tieši tā arī darām. Kad saliekam budžetu un sākam likt tur dažādus koeficientiņus un iegūstam kaut kādas nākotnes redzējumu. Teorijā tas izklausās labi. Praksē izrādījās, ka apmēram pēc gada dati bija novecojuši. Sākās tā saucamā stratēģiskā nobīde. Uzņēmuma stratēģija vairāk neatbild reālajai situācijai. Kā jums liekas, kas notika? Cilvēki viņu sāka neievērot. Viņi nolika viņu smuks, ka īsti neatbilst, bet darbs ir ieguldīts, viss ir izdarīts, viņi ielika plauktiņā un uz viņu vairāk neskatījās. Un tādā veidā šis dokuments palika īsti neatbilstošu situāciju un nevajadzīgs. Lai šo situāciju risinātu, radās vairākas idejas, un Alfreds Čandlers definēja principus, jaunus principus, kā formulēt mērķus, un šie principi lielākoties bija vērsti uz to, ka
mēs sākām tika sākts ļoti diferencēt ilgtermiņa mērķus, kas vairāk bija kā virzieni, nevis kā konkrēti rezultāti, bet kā virzieni vai nākotnes plānotais rezultāts bez sasniegšanas ceļu definīcijām. Tātad, jo ilgāk nākotnē mēs skatāmies, jo neprecīzāki vai vispārīgāki formulēti mērķi. Un tas tika īstenībā tikai 60. gados tika darīts. Nākošais tāds būtiskais pavērsiens bija Maikls Porters, kas vispār tiek uzskatīts par mūsdienu stratēģijas dibinātāju un galveno guru. Tā kā to uzvārdu jums noteikti jāatcerās, viņš ir izstrādājis vairākas metodas, kuras mēs vēlāk arī skatīsimies, bet viņš tiek uzskatīts par tādu stratēģijas pamatlīdzēju, kurš faktiski pateica, ka galvenais ir uzsvers uz konkurenci un tās intensitāti konkrētajā nozarē. Un uzņēmums, veidojot stratēģiju, galvenais balstās uz ideju, kā mēs sevi pozicionējam attiecībā pret konkurentiem un kāda ir mūsu konkurentspējīgā priekšrocība. Tas bija Maikla Portera ieguldījums. Plus viņš arī pateica, ka mūsu panākums ilgtermiņā ir atkarīgs, vai mēs esam izvēlējušies nozari ar visaugstāko atdevi. Un līdz ar to mēs varam definēt, kā mērķi, piemēram, virsvidējā līmeņa peļņa konkrētajā nozarē. Tad mēs strādājam labi. Ja mūsu peļņa ir zem nozares kaut kāda vidējā standarta vai etalona, kuru var šobrīd, man liekas, pat Lursavs rēķina katrai nozarē, tad mēs sakam, mēs strādājam slikti. Ļoti labs mērījums. Ja mēs esam šajā nozarē, vai vispār nozare ir peļņas nesoša, un vai mūsu darbība tiek mērīta savukārt pēc tā, cik mēs esam tālu no vidējā. Tad būtisku devumu deva Collins un Porras, kuri savukārt definēja šo mērķu koncepciju un izstāstīja mērķu hierarhiju, piestrādājot pie misijas, vīzijas, organizācijas eksistences iemesla, kāpēc vispār pastāv organizācija. Viņi bija tie, kas nodefinēja to šobrīd jau slaveno teicienu Big, Hairy, Audacious Goal, ko tas nozīmē, ka mums jābūt šim milzīgam redzējumam par nākotni, uz kuru mēs vēlamies tiekties, ja viņa nav organizācija sāk buksēt. Un Mintzbergs, kurš faktiski apkopoja ļoti daudz no tā, kas te ir minēts, un definēja jau šos dažādos skatījumus uz organizācijas stratēģiju, kā piemēram kā konkurences sistēma, kā birokrātiska sistēma. Viņš jau ir tā saucamā stratēģijas skolas jau arī definētas. Tātad viņš vienkārši pateica, ka stratēģija var būt kaut kas dažāds, ka nav vienas pareizās pieejas. Viena organizācija var uzvarēt, izmantojot šo pieeju, cita organizācija var izmantot šo pieeju, viņš vēl klasificēja šīs pieejas. Tas ir tāds neliels ieskats vēsturē, kā vispār šī stratēģija ir veidojusies. Šeit ir atbilde īstenībā uz šo jautājumu. Ja mēs skatāmies stratēģijā, tad mēs apskatām veselas, teiksim, teorijas vai pat zinātņu nozares, kas viss tiek apvienots vienā šajā stratēģiskajā plānā vai stratēģiskajā darbībā. Tātad pēc būtības tā ir vadīšanas, līderības teorija, kā veikt šo vadību. Tā ir ekonomika. No ekonomikas mums nāk visas prognozes. Nozares attīstības prognozes, visa prognozēšana par to, kas tad būs nākotnē, faktiski pamatojās uz ekonomiskām teorijām. Ne tikai, bet lielā mērā uz ekonomiskām teorijām. Tad ir organizācija teorija. Arī ļoti būtisks faktors ir šī pieeja kā organizācija. Piemēram, jāmēģina atbildēt, kāpēc vispār, teorētiski, ir apjoma priekšrocības, kāpēc vispār Latvijā nav tikai viens uzņēmums. Tā. Kur ir iemesli, kāpēc nevar izveidoties viens liels uzņēmums, kurš tad efektīvi strādā? Bet nav. Kaut kādi iemesli ir tam, ka tas tā nenotiek. Un tie iemesli, īstenībā, tā ir tā organizācija teorija apraksta, kas notiek, ja uzņēmums izveidojas pārāk liels. Ir tā saucamie transition costs, vai lēmumu pieņemšanas izmaksas, vai vienas darbības izmaksas kļūst pārāk liels, lai vispār viņi varētu funkcionēt. Un tā tālāk. Tātad tā ir vēl viena teorija, kas faktiski ietekmē šo stratēģijas procesu. Un mārketinga teorija. Un tas viss tiek apvienots šajā stratēģijā, kurā tad ir no viņas kaut kas jāsanāk. Katra no šīm teorijām pat par sevi jau ir sarežģīta.
Ja jūs esat mācījušies, katra ekonomika jau ir sarežģīta, tur organizācija teorija, mārketings pats par sevi ir milzīgs bloks, kur strādā sākot no PR speciālistiem, beidzot ar produktu izplatītājiem. Tātad tas ir vesels bloks, kas arī jābūt iekļaujam stratēģija, jo visa tirgus pozicionēšanās, izvēles, tas arī viss tur iekšā. Tāpēc arī stratēģija ir sarežģīta, jo viņa jāaptver visas šīs nozares un jāprojicē tās uz šī uzņēmuma sistēmas. Un kā to izdarīt, tas ir tas, par ko vispār ir šis kurs. Vēl interesanti pieeja, tad, lai saprastu, kā tas vispār notiek, tad mēs varam pastīties uz šo grafiku, kur ir šīs vadīšanas funkcijas, ko mēs jau pirms tam minējām. Ir operatīvie plāni, vidēja termiņa plāni un strateģiskie plāni. Tad pareizi būtu uz viņiem skatīties kā šādā veidā. Tātad plānošana mums ir ilgtermiņā, un taktiskie un operatīvie plāni pēc būtības izriet no šī ilgtermiņa plāna, nevis otrādi. Un tas ir tas, kas būtu jāsaprot pašā pamatā. Ja mēs mēģinām strateģiski skatīties uz lietām, tad mēs sākam no otra gala. Mēs pirms definējam šo strateģisko rezultātu, un tad domājam, kas mums ikdienā jādara, lai atbilst strateģiskam rezultātam. Savukārt, organizēšana, koordinēšana, motivēšana un kontrole, mēs mēģinām panākt to, lai katru dienu, katrs mūsu lēmums principā atbilstu šim strateģiskam plānam. Tas ir milzīgi sarežģīts uzņēmums. Jūs paši zināt, kā katru dienu jūs pieņemat lēmumus. Piemēram, cik faktorus jūs izvērtējat, ka tiek pieņemts lēmums. Kā jums liekas, cik ir tie faktori, cik jūs ņemat vērā, kad pieņemat lēmumus? Un spējat ikdienā pieņemt lēmumu ar 10 dažādiem faktoriem un atrast visoptimālāko. Ideāli. Parasti pieņem, piemēram, pēc viena faktora peļņa vai drošība. Kas? Tad 3 jau ir daudz. Ja vēl 3 paņem vērā, bet parasti ir kaut kādas prioritātes. Tad, ja ir vismaz vairāk par 3, jau ir labi. Parasti 1, 2 faktori. Strateģiskais menedžments tiešām organizācijā strādā, ja parasti lēmumi tiek pieņemti tādi, kad mēs varam izsekot. Jā, šis lēmums tiek pieņemts, bet viņu var sasaistīt ar kopējo stratēģiju. Tāpēc ir šī atgriezeniskā saite no nākotnes it kā uz atpakaļ. Tagad par termiņiem. Tas arī vienkārši jāatcerās, kad standarta definīcija ir, kad no 1 no 0 līdz 1 gadam saucamie operatīvie plāni, no 1 līdz... Kāpēc tur ir 3 vai 5? Ja agrāk strateģiskos plānus taisīt, teiksim, uz 5 gadiem, tas bija tāds vidējais. Mūsdienās strateģiskos plānus taisa arī uz 3 gadiem. Šis termiņš ir ievērojami samazinājies, jo tā mainīgā situācija ir atstājusi iespēju uz plānošanas procesu, tad termiņi paliek īsāki. Strateģiskie plāni vairāk nav uz 10 gadiem. Tāpēc plāni ir īsāki. Tātad mēs šobrīd varam redzēt, ka citi taisa strateģiskus plānus uz šiem 3 gadiem, un tāpēc ir šīs starpības. Taktiskie plāni, vēl viena nianse, par to mēs arī lekcijas beigās es vēlreiz atkārtošu, taktisko plānu arī biežiem arī nav. Vēl viena tendence, viņus vairāk neizteikt atsevišķi, kā vidēji termiņa plānus. Tātad ir šāda pieeja. Jums priekšu. Daudz, bet es tagad izstāstīšu pamazām iziešu cauri viņam. Tātad, kā organizācija attīstīs un konkurēt, tā bija tā būtība, ko mēs jau iepriekš redzējām, bet atkal stratēģiju definīcijas ir bezgalīgi daudz. Savukārt šī viena, kas 71. gadā uzrakstīta, viņa pēc būtības ļoti daudz ko parāda par to, kas tad ir stratēģija. Tas ir lēmumu pieņemšanas veids, kas atklāja uzņēmumu uzdevumus, pastāvēšanas iemeslu, mērķus, politikas, plānus, kā arī definē mērķu sasniegšanas ceļus. Definē sfēras, tās sfēras, kurās mēs darbosimies,
kāda mēs organizācija būsim priekš cilvēkiem, kāds būs ekonomiskais un neekonomiskais devums dibinātājiem, darbiniekiem, klientiem un kopā sabiedrībai. Tātad, lai uzrakstītu stratēģiju, mums principā jāatbild uz visiem šiem jautājumiem. Laba stratēģija dod atbildes šeit. Faktiski, ja jūs gribat tagad rakstīt stratēģiju, jūs teorētiski paņemat šo definīciju un vienkārši mēģināt sistemātiski atbildēt uz šiem jautājumiem. Ļoti skaidri. Un ja jums tas ir, jūs būsiet noskaidrojuši, būs daudz lielāka skaidrība par jūsu pašu uzņēmumu. Korporatīvā stratēģija arī vēl viena tāda mazliet īsāka definīcija. Tad, kurās uzņēmums konkurēs, tas ir pamatā visam, ka mēs definējam. Šeit būs tas, kur mēs konkurēsim. Kurā mēs fokusēsim resursus. Resursi ne tikai valstī nepietiek, visiem nepietiek resursi, arī uzņēmumos nepietiek resursi. Kaut kur viņi jākoncentrē. Un kas pārvērst īpašās kompetences uzņēmumu konkurentspējīgā priekšrocībā. Un tas ir pamats, ka īpašās kompetences, šeit ietilpst arī resursi, mēs pārvēršam par priekšrocību. Tad mums jābūt skaidrībām, kas ir mūsu unikālā īpašā konkurētspēja, bet pirms tam mums jāpasaka, ka šī konkurētspēja izriet no mūsu kompetencēm vai resursiem. Kaut kas mums ir tāds, kas faktiski liek mums dod iespēju būt labākiem un ilgtermiņā labākiem. Laika koncepcija ir vēl viena stratēģijas, teiksim, iezīme, kad viss tiek izteikts laikā. Un tas laiks arī rada šo sarežģītību lielā mērā. Jo mums ne tikai tagad jāskatās uz situāciju, bet kāda viņa būs ilgākā laika periodā. Kāpēc šis laiks, ilglaicīgā konkurentspējīgā priekšrocība, kāpēc viņš ir tik būtisks? Viena no kļūdām, kad raksta šīs stratēģijas tieši šāda raksta, ir tā, ka pieņem, izanalizējot ļoti labu situāciju un visu, kas tur ir, pieņem, ka šī vide paliks tāda, kāda viņa ir. Jo tā problēma ir tā, ka konkurenti arī tieši tāpat domā. Un viņi maina šo vidi. Valsts maina vidi. Sabiedrība kopumā mainās. Bet mēs esam pieņēmuši, ka viņi nemainās. Un plānojuši, it kā viņi paliek nemainīgi. Un tā ir tā problēma, kad mēs runājam par stratēģiem, kā panākt šo laika ietekmi uz mainību. Nu, man liekas, viens slavens karvadonis, es šobrīd neatceros, kurš teica, ka neviens plāns neiztur kaujas situāciju, jo viss mainās. Tālāk strateģiskā vadīšana. Tālredzīga, mērķtiecīga, visaptvaroša organizācija un katrs tās dalībnieks strateģiska rīcība. Te jau, teiksim, ja mēs runājam par plānošanu, tā bija viena daļa, mēs uzrakstījām šo plānu, bet tagad viņš jāsāk realizēt. Un kā tad mēs vadam organizāciju, lai mēs varētu īstenot šo plānu? Principā šīs ir divas lielās daļas. Vispirms mēs uzrakstām plānu, un realizācija ir šīs divas lielās strateģiskās vadīšanas daļas. Tālāk mēs pie viņas mazliet atgriezīsimies. Un te ir tā atslēgas vārds strateģiski, katra darbinieka strateģiska rīcība. Un tas ir tas augstākais mērķis, ka mēs panākam, ka visi darbinieki rīkojas strateģiski. Un tas bija tas sākumā, ko es minēju par komunikāciju. Un tās ir tas mērķis. Šeit ir divi mazliet atslodzi. Es saprotu, ka jūs jau esat tā informācija ir, mazliet vakars arī ir, mazliet atslodzi. Divi stāsti. Viens stāsts nāk no faktiski reliģiskās literatūras, ko minēja nesen Jānis Vanaks. Viņš teica, bet tas stāsts ir apmēram arī 500 gadus vecs. Iet cilvēks un skatās, tiek celts, kaut kas tiek celts. Un šim konkrētam cilvēkam prasa, ko tu dari? Viņš saka, nu kā, neredzi, ko es daru? Es ņemu ķieģeļus, lieku vienu pie otra,
ņemu javu, cementu lieku vienu pie otru, un tā rekur jau veidojās siena. Reku, es nākošais rītā arī ņemšu un likšu šos ķieģeļus. Nu, skaidrs, labi. Ejam tālāk, paskam vēl viens. Nu, ko tu dari? Es būvēju katedrāli. Divi cilvēki dara vienu to pašu darbu. Viens būvēja katedrāli, otrs liek ķieģeļus. Ir starpība. Un tas ir tas, par ko ir šī stratēģija. Otrs stāsts īstenībā ir līdzīgs. Varbūt tas ir mīts, bet stāsts ir par to, kad NASA vienai, kad viņi strādāja pie kosmosa programmas, lai cilvēki aizsūtu uz mēnesi. Un iet cilvēki arī tur intervētāji pa šo NASA un satiek apkopēji. Ko tu dari? Es strādāju, un viņi atbild, es strādāju, lai uzliktu cilvēku uz mēnesi. Put the man on the moon. Un kas slavenais teiciens, ko Kenedijs pateica. Viņš saka, es tom strādāju. Tas ir tas, šī misijas apziņa ir tieši tā atšķirība starp to, vai cilvēki ir motivēti, vai cilvēki nav motivēti. Tātad, tas ir arī augstākais mērķis, šī strateģiskā rīcība katram darbiniekam. Kā mēs definējam šo rīcību? Tātad te jau ir tas izklāsts. Par strateģisku rīcību, es domāju, skaidrs. Es domāju, izlasīsim to, kas ir nestrateģiska rīcība. Tas ir jau, teiksim tā, interesantāk. Ja organizācija jebkuru ārējās vai iekšējās vides izmaiņu gadījumā pielāgojas vides izmaiņām, nesaglabājot sev attīstības virzienu un vērtību sistēmu, tad šādu rīcību var saukt par nestrateģisku. Lai saprastu, kas ir strateģiska rīcība, jāsaprot, kas ir nestrateģiska rīcība. Tā ir rīcība, kad mēs visu laiku pielāgojamies situācijai, kāda viņa ir. Bez virziena. No vienas puses liekas ļoti labi, visu laiku pielāgojamies. Kur tur ir problēma, kā jums liekas? Kur ir problēma tanī, ka pielāgošanos vienmēr situācijai nevienmēr dod šo vēlamo rezultātu? Vai nav tā, ka tomēr būtu jāizsver, kurā situācijā ir tirgus, pielāgojas situācija, un ir kaut kādas sfēras, kurās tomēr varētu sadalīt. Tā nav tā viennozīmīga vienā virzienā. Protams, vienmēr ir izņēmumi, bet tā galvenā doma ir tāda. Ja mēs veidojam šo konkrēto virzīto attīstību, mēs esam sakoncentrējuši visus finanšu resursus, darba spēka resursus, kompetenci, šī viena virziena attīstībai. Tad, ja mēs pēkšņi maizam virzienu, tad faktiski iepriekš ieguldītais darbs lielā mērā nedod vairāk šo, teiksim, šī atdeve, ir zudums šajā konkrētajā iepriekš ieguldītajā virzienā. Piemēram, tas piemērs tam, ko parasti ar šo skaidro, un kas varbūt vislabāk saprotams, pieņemsim, jums ir reklāmas kampaņa. Kā mēs zinām, ka taisa reklāmas kampaņas, mēs vienmēr definējam vērtību sistēmu, ko mēs pārstāvam atkal šo mērķi, un tad mums ir šī pārdošanas koncepcija, kuru mēs skaitu nodefinējam. Arī misiju, vērtības, ko mums jākomunicē, un ko mēs ar to visu gribam pateikt. Šo dokumentu mēs parasti iedodam vienai aģentūrai, kas veido mūsu reklāmas kampaņu, pēc tam mēs iedodam otrai aģentūrai, tad message viens un tas pats iet visu cauri. Savukārt, bildītes ir pilnīgi dažādas, bet ziņojums, mēs esam visefektīvākā vai vislētākā kompānija konkrētā produktu kategorijā. Šis ziņojums iet visām kampaņām cauri, bet stāsti ir pilnīgi dažādi. Aģentūras ir pilnīgi dažādi. Tagad iedomājieties situāciju. Jūs esat šādu imidžu uzbūvējuši. Tagad jūs vienreiz neiedodat šo mesiģu tai kompānijai, kas taisa jums reklāmas kampaņu. Un kas notiekās? Viņi uztais reklāmas kampaņu, kur, piemēram, jūs tiekat nopozicionēts kā kvalitīvs produktu ražotājs. Bet, piemēram, kāda ekskluzīvai grupai, kas ir pretrunā ar iepriekšējo ziņojumu. Faktiski tā teorija saka, ka summāri faktiski cilvēkiem veidojās konflikts tādā zemapziņas līmenī par organizāciju kopumā, un šī zīmola vērtība īstenībā zaudē. Tas pats ir arī šiem
ieguldījumiem vai strateģiskiem lēmumiem. Ja vienmēr mēs vismaz tajā brīdī, kamēr mēs par to domājam vienā virzienā, mūsu spēki ir sakoncentrēti tajā virzienā. Tas tā kā vektors zīmējot. Skolā vektors mēs visi zīmējam, un kā mēs zinām, spēki summējās. Ja vektori nav vienā virzienā, tad summārais spēks ir mazāks. Šeit ir arī līdzīgi ar šo pašu iedzienu. Protams, mēs zinām, ko Darvins teica. Darvins teica tā, izdzīvos nevis stiprākais, bet izdzīvos tas, kas vislabāk spēj pielāgoties. Vai stiprākais lielākie neizdzīvo, dinozauri neizdzīvoja, bet tie, kas mācīja pielāgoties, tie izdzīvoja. Tā kā šeit ir šī jautājums par to, kas ir, kurā brīdī mums jāpielāgojas un kurā brīdī nē. Es gribēju par to runāt vēlāk, bet vēl papildinot šo domu, tas ir arī strateģisks lēmums. Piemēram, mēs esam ļoti kvalitīvs produktu ražotājs uz inovācijām orientēts. Skaidrs. Tirgu situācija mainās, pieprasījums pēc šāda veida produkcijas, pieņemsim, Latvijā pazuda. Nav vairāk. Ko mums darīt? Pielāgoties, mēģināt mūsu uzņēmumu pārtaisīt uz lētas, efektīvas ražošanas bāzes un meklēt un apkalpot tos klientus, kas mums ir, vai pateikt, nē, tas tomēr mūsu kompetence ir savādāk un atrast citu tirgu, kurā šīs kompetences ir ļoti svarīgas. Ļoti nozīmīgs strateģisks lēmums. Mēs faktiski pie šādas situācijas pazaudējam esošos klientus un sākam meklēt citu tirgu. Tad ko darīt? Pielāgoties vai tomēr atrast kompetencijām atbilstošu šo tirgu? Atkal šeit nav pareizas atbildes. Jā, nē, šeit ir atbilde. Šis ir strateģisks lēmums. Tieši par šiem jautājumiem atbild stratēģija. Klasiskā pieeja stratēģijai. Lasīsiet grāmatas par stratēģiju, šādus parasti redzēsiet. Viss sākās novērtēt pašreizējo situāciju, ārējās vides, nacionālā, globālā, iekšējā vide, pamatkompetences, sinerģijas, vērtību radīšanas sistēmas. Tad izvērtējām gan resursus, gan kompetences, viss, kas mums ir. Iespējas draudi, stiprās puses, vājās puses saliekam kopā, iegūstam informāciju, uz kuras pamata mēs varam definēt jaunu misiju, mērķus, galveno stratēģiju. Tā ir procedūra, klasiskā pieeja šai procedūrai. Tad mēs formulējam korporatīvo uzņēmumu funkcionālo stratēģiju. Skaidrs, tad mums ir ieviešanas principi. Ieviešana parasti ir caur vadībā, izmaiņas vadībā, kultūrā, struktūrā, cilvēku resursos, informācijas kontrolas sistēmās. Tad menedžmenta grāmatas principā parasti saka šādu stāstu, un zem katra no šiem elementiem ir vesela teorija un teoriju klāsts. Kā analizēt šīs vides. Uzreiz pateikšu par svidu analīzi, it kā visiem ļoti zināma lieta. Vispirms var teikt, ka viņi var uztaisīt ļoti arī nepareizi. Bet otra lieta, ko es gribētu pateikt, tas ir vēl ar vienu ir ļoti labs rīks, lai apkopotu informāciju no visām tām analīzēm, kuras jūs esat iepriekš veikuši. Gan ekonomiskās, finanšu prognozes, ka jums tas viss ir izdarīts, piemēram, nezinu, jūs izvēlaties kāds 20 dažādas analīzes metodas, un tad, kad jums tas viss ir izdarīts, tad jūs apkopojat informāciju vidu analīzē. Struktūra informācija ļoti labi ir vērts izmantot. Šādi faktiski izskatās lielāko daļu stratēģijas. Tagad ejam uz priekšu. Šādi izskatās jaunā pieeja, kas šobrīd tiek darīts. Ir 4 etapi, kas ir faktiski 2 lieli etapi, un katrs no viņiem iedalās 2 apakšetapos. Un tas ir ļoti būtiski saprast šo struktūru. Analīzes etaps. Es iziešu ātri cauri etapiem. Mēs kursa laikā lielai daļai no visiem šiem elementiem pieskārsimies. Es šobrīd viņus neskaidrošu. Bet tas ir tas, par ko mēs šī kursā runāsim. Šī izdevums materiāli jums būs, jūs varēsiet viņus izpētīt. Mēs varēsim nākošais par viņiem diskutēt. Bet šādi apmēram ir šī pēdējo gadu pieeja stratēģija. Tātad, analīzes etaps ietver iepriekšējā perioda analīzi. Jebkurš process sākās ar iepriekšējā perioda analīzi.
Un tas arī būtiski. Mēs paskatāmies, kā mums ir gājis. Ja šis rezultāts bija pareizs, varbūt mums neko daudz nemaz nevajag mainīt. Mēs vienkārši nosakam jaunus mērķus un turpinām. Ja viss faktiski mūsu Key Performance Indicators, tas ir KPI, ir Key Performance Indicators, ja viņi mums strādā, viss ir, nemēģinām izdomāt divriteni, ejam uz priekšu. Bet ja tomēr kaut ko mēs redzam, ka kaut kas neiet, tad ir iekšējā vide, ārējā vide, draudi un tā tālāk. Tur mēs pēc būtības analizējam šīs tiešām kompetences. Mēs mēģinām atrast, kuras ir mūsu unikālās, vienreizējās kompetences un kāda ir mūsu stiprība šajās kompetencēs. Tas ir no iekšējās vides viedokļa, savukārt no ārējās vides viedokļa iespējas, kādas faktiski eksistē šīs iespējas. Un no šīs arī koncepcijas izriet šī pieeja, kad stratēģija, vēl viena definīcija, bet pēc būtības ir vislabākais iespējamais savienojums starp pārējās vidas iespējām un iekšējām mūsu kompetencēm un resursiem. Vislabāko savienojumu jūs mākat atrast, tā ir jūsu stratēģija. Tomēr, tad, kad tas ir izdarīts, ir vēl vesela rinda, kas tiek darīts, ir šī prognožu daļa. Šis analīzes etaps ietver ļoti nopietnu, protams, atkarīgs no nozares, bet prognožu sistēmu. Un parasti tiek prognozēts tātad šajās konkurences intensitāte, gan politiskā situācija, ekonomiskā situācija, sociālā, tehnoloģiskā, juridiskā, bet mēs par to runāsim vēlāk. Es tagad negribu iedziļināties šajās lietās, tas būs nākošās lekcijās. Tad mēs ejam pie izveides etapa. Un kā jau es minēju, stratēģija lielākoties sākās ar šo alternatīvu izstrādes posmu. Mēs neuzreiz nerakstām. Viens manējais, pareizais, vienīgais mērķis, kas ir jāsasniedz. Šī nav pieeja, lai labi rakstītu stratēģiju. Tāpēc ir šī komunikācija, vairākas iterāciju sistēmas, iterācijas, kurās mēs noskaidram, kurš tad ir šis labākais veids. Bet kas ir mainījies pret iepriekšējo? Varbūt šeit tik labi nevar redzēt, bet šeit ir atsevišķi no šīs sadaļas. Ja mēs iepriekšējā slaidā redzējām, ka mēs lielākoties runājām par organizāciju kopumā, par stratēģiskiem mērķiem, tad mūsdienās, kad raksta stratēģijas, uzreiz tiek definēts arī viņu realizācijas ceļš. Tas ir būtiska izmaiņa, kas ir šobrīd notikusi. Kad tiek definēti jau reālie mērķi, tiek uzreiz runāts, kā mēs viņus sasniegsim. Šī informācijas laikmets, kas ir šobrīd, plus milzīgais pārmaiņu intensitāte, kāda ir, noved pie tā, ka nevar paspēt vairāk. Mēs nevaram vispirms uzrakstīt stratēģiju, pēc tam domāt, kā tad mēs viņu sasniegsim. Šobrīd, kad tiek taisīta stratēģija, uzreiz apmēram tiek atrasts, vai mēs to vispār varam realizēt. Šis realizācijas mehānisms. Tātad realizācijas mehānisms ir vērtību ķēde. To mēs arī vēlāk apskatīsim. Tas ir Portera, arī Michael Portera vērtību ķēde. Struktūras, kādas mūsu potenciālās struktūras tiks izmainītas, procesi, funkcijas. Un, protams, mēs tiek definēti arī, kā mēs izvērtēsim alternatīvas. Tad mēs nonākam pie izvēlētās stratēģijas. Un šeit ir atkal tiek pamat lietas, kas ir jānodrošina: misija, vīzija, vērtības, pastāvēšanas iemesls, konkurētspējīgās priekšrocības, ir stratēģiju hierarhija, ko mēs arī atsevišķi apskatīsim, kas ir ļoti būtiski, bet tas būs vēlāk. Un stratēģiskais fokus. Mazliet par definīcijām. Šobrīd ļoti populāri lietot šo stratēģisko fokusu vai stratēģiskās prioritātes, stratēģiskās stratēģisko iespēju definīšanu. Es lietoju vārdu stratēģiskais fokus, bet tikpat labi jūs varat teikt stratēģiskā prioritāte. Tas ir tad, kad tiek izveidot šī iepriekšējās visas stratēģijas, mēs nodefinējam, šīs būs tie virzieni, kurus realizējot, mēs faktiski sasniegsim stratēģiju. Tas ir vēl viena alternatīva pieeja, bet tas būs arī mazliet vēlāk. Arī kādas būs vērtības ķēdes izmaiņas, struktūras izmaiņas, procesu izmaiņas, funkcijas. Vienmēr, kad tiek veidot stratēģija, tiek nodefinēti
key performance indicatori vai kritiskie panākumu faktori un faktiski kritiskie rādītāji priekš organizācijas. Mūsdienās faktiski bez viņiem stratēģijas vairāk neraksta. Tas ir pamat dokuments, ar kuru seko, viņas tiek apkopotas un ar kurām seko līdz stratēģijas izpildē. Ļoti nevienkārši uzdevums nodefinēt tieši to, ko mēs mērīsim. Es vēlāk minēšu piemēru, ne šoreiz, bet ir organizācijas, gribēju tikai pateikt, ka ir organizācijas, kuras saka, ka faktiski mēs varam nonākt pie viena indikātora, kurš viennozīmīgi nav vienīgais, bet kurš, piemēram, raksturo mūsu operatīvo darbību. Ja mēs viņu un to mēs kontrolējam katru dienu. Nevarat nokontrolēt, 1000 vai pat 20 indikātors katru dienu, lai jūs tiešām saprastu, ko ar viņiem darīt. Bet vienu var. Un ir organizācijas, kuras mēģina nonākt pie šī viena unikālā, bet tad viņu zina faktiski no zemākā menedžmenta līmeņa katru dienu līdz augstākam menedžmentam. Līdz CEO visi zina, kāds ir rezultāts mūsu vienā indikātorā. Tas ir viens no mērķiem, ka organizācijas mēģina saprast, vai mēs ejam pareizi vai neejam. Tad, kad tas ir izdarīts, ir tā saucamā atbilstības pārbaude vai feasibility stadija. Vienalga, kā jūs viņu nosaucat, bet tā ir atbilstība tam, vai mēs to, ko mēs esam izdomājuši, vispār varam realizēt. Finanšu, tirgus, vajadzības, spējas, kompetences un resursi. Ļoti nepieciešams saprast, jā, idejas ir labas, varbūt tās ir sapņu pilis. Būtiski, kad tiek pārbaudīts, vai šie mērķi ir sasniedzami. Tad, kad tas ir izdarīts, pieņemsim, mums ir viss sasniedzams. Ieviešanas etaps. Ieviešanas etaps arī iedalās divās daļās. Šis pārmaiņu etaps, kad tiek ieviests faktiski reorganizācija, notiek organizācija. Tāpēc viņš ir nodalīts no realizācijas etapa. Pārmaiņas nevar būt 5 gadu laikā, vai pat 3 gadu laikā nevar būt pārmaiņas. Šis lēnām suņa astes griešana nedara. Ir, reinženierings tiek izmantots. Kādu metodu izvēlēties, bet tad, ja ir identificēts kādas pārmaiņas vajadzīgas, tad parasti tiek uztaisīts pārmaiņu projekts. Paši konsultanti, vienalga, kas to dara, ja jāuztais pārmaiņas, lai varētu ķerties pie reālā darba. Pārmaiņu laikā faktiski efektivitāte krītās. Tāpēc šo procesu nevar ielikt. Un tāpēc viņš tajā plānošanas procesā stratēģijas tiek izdalīts kā atsevišķs posms, lai nodefinētu, jā, to mēs tātad izdarām, pieņemsim, pusgadu laikā mēs reformējam organizāciju un tālāk mēs ķeramies pie viņas realizācijas. Šis ir tā, kā šobrīd apmēram dara. Un tas ir tas, ko mēs arī mācīsimies. Šeit ir definēti rezultāti. Es arī šoreiz pie viņiem tik ļoti nepakavēšos. Tas ir tas, ko mēs sagaidām no katra etapa. Kādi rezultāti būs katrā etapā, kad mēs to izdarīsim. Bet laika ierobežojumu dēļ mēs ejam uz priekšu. Biznesa modelis. Tad mēs esam tikuši līdz stratēģiju pabeiguši, un tagad mēs ķeramies pie biznesa modeļa, kas bija daļa no stratēģiskā plāna. Kā jūs jūtaties? Varat? Ir labi, ja? Biznesa modelis, jēdziens tika ieviests arī, bet tas ir īstenībā nesen, kad mums jāsāk saprast arī ne to, uz kurien mēs ejam, bet kas vispār ir šis uzņēmums un kā viņš darbojās. Šis ir tagad lielākoties izmantotais saucamās biznesa modeli canvas, internetā pieejams, jums materiālos viņš būs, varēsiet atrast un visu apskatiet sīki. Tas nav domāts, lai jūs tagad saprastu. Šīs sīkos burtus, tas ir domāts, lai jūs varētu paši viņu arī izmantot. Tradicionālā pieeja biznesa modelim, kā viņš sākās? Tiek definēts vērtību piedāvājums klientam, un tā ir arī definīcija mērķa klienta, kas tieši šajā biznesā ir jādara, tiek atrisināta svarīga problēma, nodrošināt vajadzību un tā tālāk.
Tad mēs vispirms definējam, ko tad mēs šajā biznesā darām. Peļņas formula, kā mēs pelnam. Tas ir ieņēmuma modelis, izdevuma modelis, peļņas robežas modelis un kādu mums ir resursu mainība, kurus resursus mums kad vajag. Tiek definēti galvenie procesi. Tad mūsu aktivitātes, ko tad mēs īsti darām, rādītāju sistēma un normu sistēma. Tas viss tiek nodefinēts un galvenie resursi, kurus mums vajadzīgi. Cilvēki, tehnoloģijas, iekārtas, informācija, pārdošanas kanāli, partnerattiecības un zīmols. Interesanti, kam es gribēju pievērst uzmanību, pārdošanas kanāli. Biznesa modelī mēs ļoti daudz runājam par pārdošanas kanāliem, bet mēs nerunājam par reklāmu. Reklāma un pārdošanas kanāli ir pilnīgi divas dažādas lietas, lai gan, piemēram, internets ir gan reklāmas vieta, gan pārdošanas kanāls. Bet tas nav viens un tas pats. Un tas ir ļoti būtiski saprast šīs nianses, kad mēs runājam par biznesa modeli. Tad šī bija tradicionāli pielika, kā viņš sākās. Un tā gala rezultātam vajadzēja būt tā, ka jūs atbildat uz šiem 4 jautājumiem. Faktiski, tas saucamais elevator pitch, faktiski ir tāds, ka jūs viņu varat, ja varētu atbildēt šiem jautājumiem, jūs varat minūtes laikā izstāstīt savu biznesu. Esat mēģinājuši minūtes laikā izstāstīt visu par savu biznesu no A līdz Z, lai investors saprastu, ir vērts tur ieguldīt vai nav. Ja ir skaidrs atbildes uz šiem jautājumiem, īstenībā to var izdarīt. Jo te ir visi pamata elementi. Tā sākās visa ideja par biznesa modeli. Tomēr parādījās cilvēks uzrakstīja disertāciju un teica, nē, ar šo ir par maz. Un viņš izdomāja šo modeli. Uztaisīja no tā diezgan labu biznesu. Un pateica, ka nē, ka īstenībā viņam ir daudz vairāk elementu un uz viņiem jāskatās ir savādāk. Un tagad noskatāmies šo video, kurā īstenībā šis biznesa modelis ir paskaidrots ļoti tādā vienkāršā un saprotamā veidā. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the business model canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. Customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. Key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the business model canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Biznesa modeļi šobrīd lielākā daļa inovācijas īstenībā notiek tieši šajā biznesa modelī. Un tā kļūda, kas pēc manām domām pēdējā laikā, kas notiek, ka cilvēki sāk rakstīt strateģisko plānu, lai gan pašiem īsti skaidrības par to, kāds ir šīs organizācijas biznesa modelis, nav. Rezultātā daļas no šī biznesa modeļa, piemēram, aizmirst.
Vai klasisks piemērs, kad tiek rakstīts strateģisks plāns, sāk runāt par struktūrālām reformām. Kā mēs mainīsim organizācijas struktūru? Jā, jau mērķis tāds un struktūru mainīsim. Klienti, kur paliek? Kur paliek klientu segmenti un tā tālāk. Tātad šīs visas sadaļas pēc būtības ir tiešām jāsaprot. Un, lai labāk saprastu, šis rīks ļoti labi dara. Viens no uzdevumiem jums mājās ir links uz šo mājaslapu ir. Tur ir vairākas mācību daļas, kur jūs varat pamēģināt, paskatīties. Tur ir parādīts un vairāk paskaidrots. To es šeit nedarīšu, bet tas ir jūsu, teiksim, tā kā uzdevums mājās. Un vislabākais variants, ko jūs varētu izdarīt, ka jūs savam uzņēmumam pamēģināt viņu aizpildīt. Un tad, teiksim, jums pašiem radīsies labāks priekšstats par to, kas tad ir jūsu uzņēmuma biznesa modelis. Tātad, kā šobrīd notiek šī strateģiskā plānošana? Strateģiskā plānošana ir tad, kad izanalizē šo biznesa modeli, skatās, vai viņš tiešām strādā, vai šis biznesa modelis īstenībā ir jāmaina. Tajā materiālā, ko es vēlreiz teicu, tajā mājaslapā, tur būs ļoti labs piemērs ar Nestkafē. Noskatīties šo piemēru no A līdz Z, kā izmainot biznesa modeli, faktiski vesela produktu rinda vai produktu kopa nodrošināja to, ka pēkšņi viņi ir viena no straujāk augošajiem biznesiem, vislielāko peļņas rādītāju gan nozarē, gan priekš konkrētas Nestle produktu līnijas. Iepriekšējais viņi gandrīz aiztaisīja ciet, kamēr šis biznesa modelis bija uztaisīts nepareizi. Tātad, tas ir tas, kas jums mājās jāizdara. Es saprotu, ka jūs visu to izlasīsiet. Tomēr galvenais, ar ko parasti sāk šos biznesa modeļus, ir divas lietas. Vērtības piedāvājums un klientu mērķa autori. Ar to būtu pēc būtības arī jāsāk jebkura biznesa modeļa rakstīšana. Vai nu kas ir klienti, vai nu kas ir mūsu vērtības piedāvājums. Šo vērtības piedāvājumu bieži vien aizmirst. Jā, mums ir prece, mēs viņu gribam pārdot, vai mums ir pakalpojums, ko mēs gribam pārdot. Un tas, kā mēs gribēju pievērst uzmanību šim formulējumam, kādu vērtību mēs piedāvājam klientiem, kādas klienta problēmas mēs palīdzam atrisināt. Tas ir tas veids, kā jāskatās uz to biznesu. Tas ir tas jaunais veids, kā skatīties. Faktiski, katru rītu pamostoties ar domu, kādu klienta problēmu es šodien varētu atrisināt. Esat mēģinājuši tā? Šodien es atrisināšu, jo tas ir tas, ko faktiski klients pērk. Viņš pērk savus problēmu risinājumus. Nepērk kaut ko citu. Un šī ideja iet cauri visam šim biznesa modelim. Kā viņa realizējās? Kas tas tāds ir? Teiksim? Kaut kas pilnīgi jauns, jau kaut kāda veiktspēja. Teiksim, pilnīgi jauns mūsu gadījumā, pieņemsim, tas ir tas pats AirDogs. Mēs atradām, cilvēkiem ir problēma milzīgi dārgi nofilmēt mūsu, ka mēs nodarbojamies sporta aktivitātēm, izmaksā tūkstoši pa vienu reizi, lai atbrauktu filmētāju profesionāli nofilmētu. Un reku ir risinājums. Kaut kas pilnīgi jauns un ir atrisināt vienu problēmu. Tas ir tas tipisks AirDogs stāsts. Veiktspēja, cik jaunu efektivitātes paaugstināšanas aplikāciju rodās ikdienas. Mēs straujāk augdošais tirgus, mēs jau kaut ko atrisinām cilvēkam labāk. Kaut kas jauns. Kaut kas pielāgots priekš klientu. Mūsu produkts ir ļoti pielāgots. Mēs atrodam veidu, kā tieši priekš konkrētā klienta kaut ko pielāgot. Tas ir vēl viena pieeja, kas ir mūsdienās ļoti attīsta biznesus. Tieši priekš šī klienta, viņa unikālajām vajadzībām mērķēts tirgus. Tas ir šis vērtības piedāvājums. Mēs paveicam darbu. Liekas vienkārši pieeja, tomēr ļoti bieži tiek šobrīd uz to mēģināts arī taisīt biznesu. Tas ir apmēram tā māja. Kurš no jums grib tā, ka jums nebūtu problēmas, lai viņu uzceltu? Pieņemsim, jūs gribat celt māju vai izremontēt dzīvokli. Vai, piemēram, mašīnu izremontēt. Faktiski, iedodiet atslēgas, viņa būs izremontēta,
jums ne par ko nav jādomā, un ja viņi pēc tam nestrādās, tad vēl 3 mēnešus mēs jums izremontēsim viņu pa velti. Gribētu tādu servisu? Un tas ir tas, mēs vienkārši paveicam to darbu, un jums nav ne par ko jāuztraucās. Dizains īstenībā ir skaidrs. Unikāls dizains cilvēkiem patīk, dizaina hoteļi, piemēram. Arī viens trends pēdējo laiku dizaina hoteļu vai dizaina restorānu. Zīmola status. Ir cilvēki, kas īstenībā saka, ka cilvēki lielākoties pērk tikai vai nu zīmolu vai bailes. Riska samazināšana. Faktiski visu biznesu var iztulkot ar šiem 2 lietām. Status, bailes. Cenas samazinājums, protams. Un cenas samazinājums, tas ir 2 dažādas lietas. Mēs varam piedāvāt labu cenu, tā ir viena stratēģija, mēs varam piedāvāt atlaides. Un tā ir cita pieeja, kā mēs vērtības piedāvājam. Cilvēki īstenībā ļoti bieži pērk atlaides, nevis produktus. Viņi domā, ka ir nopirkuši. Riska samazinājums skaidrs, pieejamība nodrošinājumu un ērtības lietošanā. Mērķa autorija. Es arī šeit milzīgi daudz nestāstīšu, kā mēs radām vērtību konkrētai mērķa autorijai un kas ir mūsu vissvarīgākie klienti. Un tas ir vienmēr jāzina. Kur ir svarīgākie klienti un kā mēs radām vērtību. Stratēģijā ir 3 galvenās pieejas. Un šīs galvenās pieejas ir apmierināt, glābties vai cirkt vilnu. Tas ir pirmais, ja mēs veidojam stratēģiju par uzņēmumu attīstību, 3 visvienkāršākie risinājumi, kas īstenībā lielākoties nav pareizi, bet tiek izmantoti, ir pirmais, mēs uztaisam kaut ko vēl labāku. Mēs pieliekam dažādas specifiskas lietas un pārdodam viņu dārgajā segmentā. Vienkārši uztaisam, jā, mūsu dārgais ir, bet šajā dārgajā segmentā ir naudas un mēs viņu tirgojam. Tā izdarīja mūsu nekustamā īpašuma tirgotāji. Viņi mēģināja notirgot pa visaugstāko cenu visbagātājiem Krievijas klientiem īpašumus, piemēram, Jūrmalā. Uztaisīja viņus vēl labākus, ar vēl labāku dizainu un mēģināja viņus pārdot. Tā ir konkrēti šī stratēģija. Tad atrodam tos cilvēkus, kuriem ir naudas un mēģinām viņiem pārdot. Ļoti laba stratēģija, kamēr viņi ir strādā. Luksus preces īstenībā viss iet tajā virzienā. Mēs vēl labāku, prestižāku viņu uztaisam un tas ir mūsu tirgus. Otrs ir glābties, ka mēs saprotam, ka ir vidusšķira, jāskatās, cik ir liela šī vidusšķira. Mēs reiz nopozicionējam šai vidusšķirai šos produktus. Arī ļoti loģiska pieeja, tātad vidusšķirā, kura būs tā mūsu niša tajā vidus, un mēs viņai tirgojam. Dažādi diferencējot šo preci. Un tad ir cirt vilni, un tas ir tas tiem, kuriem īstenībā, kuru skaits arī ir salīdzinoši liels, bet kuriem īstenībā šis ienākuma līmenis nav. Tipisks piemērs ir ātrie kredīti. Cilvēkiem pietrūks naudas līdz mēneša beigām, reku ir risinājums. Ir šī mērķa auditorija, tātad viņiem vajag kaut ko, ko konkrētajai mērķa auditorijai arī vajag, šī gadījumā naudu. Bet varbūt lētās preces, lētie veikali un tā tālāk. Tātad šīs 3 galvenās pieejas, kurās mēs uzreiz varam atrast. Vai tas būs masu tirgus, nišu tirgus, segmentēts tirgus, diversitēts tirgus, daudzdalībnieku tirgus, platforma, tas ir multi-sided platforma. Esat tādu dzirdējuši. Tā ir tātad viss, kas saistīts ar internetu, faktiski tas ir, ka mēs esam pa vidu un savienojam 2 dažādus klientus mūsu faktiski platformā. Mēs paši it kā netirgojamies, eBay, piemēram. Mēs savienojam viņus pa vidu. Kredītkaršu lietotāji, kredītkartes. Kredītkartes ir vēl viens piemērs, tātad ir sadarbības starp bankām, norēķinu sistēmas lietotājiem un banku šito terminālu ražotājiem. Mēs visi vienojamies un tad visi iegūst. Bankas iegūst un klienti iegūst un pa vidu vēl iegūst tie. Tad šīs ir tādas platformas, kas ir pa vidu. Tad ir segmentēts tirgus. Tas, kad mums ir viens produkts, kaut kāds konkrēts produkts, un mēs saprotam, ka viņu var notirgot vienu to pašu preci dažādiem klientiem par dažādu cenu. Tipiskākais piemērs - biznesa klase lidmašīnās.
ekonomiskā klase. Vēl piemērs koncerts. Vietas tuvāk maksā dārgāk, vietas tālāk maksā lētāk. Viens un tas pats koncerts, bet cik dažādi iespējas iegūt dažādu naudu. Pēc tam īpašiem VIP klientiem mēs pieliekam dārgāku cenu vēl arī stāvvietu klāt. Arī. Kas cik maksā stāvvieta un cik viņš piemaksā par biļeti. Teiksim, plus laba vieta, plus stāvvieta, redz, cik daudz es esmu apmierināts, jo es esmu dabūjis labu vietu, bet mēs faktiski vienu to pašu koncertu esam pārdevuši ļoti dažādās cenu kategorijas, rezultātā maksimizējot savus ienākumus. Diversificēts tirgus, ka vienkārši mēs tirgojam dažādus preces maksimāli daudz dažādiem klientiem. Mazs tirgus, nišas tirgus. Tad šīs ir šīs galvenās pieejas, bet to es domāju, ka jūs varēsiet apgūt arī patstāvīgi. Tas būs patstāvīgam darbam. Tātad, pabeidzot lekciju, jaunākās tendences stratēģijas attīstībā. Kā es jau minēju, tātad stratēģijas termiņš samazinās. Tas ir viennozīmīgi pēdējā laikā tendence. Ļoti grūti uzrakstīt ilgtermiņa stratēģiju tieši dēļ tā, ka situācija pārāk strauji mainās. Stratēģiskais plāns iekļauj tā realizācijas mehānismu un operatīvā plāna elementus. Ne pilnībā visu noteikti neiekļauj, bet viņš iekļauj vairākus elementus, kurās mēs uzreiz jau definējam struktūru, mēs jau definējam dažādus realizācijas ceļus jau stratēģijas izveidas procesā. Mūsdienās vairāk nav laika uztaisīt stratēģisko plānu un tad lēnā garā pielāgot visu organizāciju. Vienkārši temps par strauju. Taktiskie plāni tiek veidot arvien retāk. Taktisko plānu klasisks piemērs. Piemēram, mums ir mērķis uzlabot mūsu klientu apkalpošanu un iegūt zināmu rezultātu klientu skaita ziņā. Tam mēs varam izmantot taktiskais, tas būtu strateģiskais mērķis, piemēram, konkrēts izmērams mērķis, tik un tik cilvēku apmierināts uzlabošana. Bet mēs varam izmantot taktiskajā variantā. Taktiskais mērķis būtu izmantot, pieņemsim, savus īpašumus, pirkt savējos īpašumus vai īrēt šos īpašumus. Ja mēs gribam taktiskajā ceļā izvēlēties, mēs jau veidojam ilgtermiņa sadarbības ar nekustamā īpašuma attīstītājiem vai mēs paši veidojam šos īpašumus. Šādā veidā mēs nopozicionējamies sevi jau taktiskā līmenī. Tas nav operatīvais, viņš arī ilgtermiņa ieguldījums, bet mēs saprotam, ka no nekustamā īpašuma var iznākt, pieņemsim, var iznākt kā papildus bizness, ko daudz var izmantot, piemēram, uzbūvē biroja ēku un pusi no viņas izīrē. Tas nav strateģiskais mērķis ar to nodarboties, nav strateģiskais mērķis tur, bet kā papildus finansu avots plus garantiju avots, tas var tikt izmantots. Tas ir taktisks lēmums, tas nav strateģisks lēmums. Bet taktiskajā tādus var pieņemt. Protams, ja ir strateģisks lēmums, viņš kļūst tajā brīdī, ja mēs pieņemam lēmumu, nekustamā īpašuma biznesa būs mūsu peļņas avots. Tad tas ir strateģiski diversificēts lēmums. Ja viņš ir papildinājums vai sasniegt mērķis, tad tas ir savādāk. Tā kā tās nianses ir dažādas. Palielinās informācijas pieejamību. Informācijas asimetrijas slēpjas spēja atrast atbilstošu informāciju un to izmantot. Ja agrāk situācija bija tāda, ka informācijas nebija, un mēs te cīnījāmies, ko tad konkurenti dara vai kas tirgū notiks, tad šobrīd informācijas ir otra problēma. Informācijas ir tik daudz, kad faktiski konkurentspējīgo priekšrocību iegūst tie, kas spēj strādāt ar lielu skaitu daudzumu datiem. Šobrīd šis informācijas milzīgais apjoms faktiski mums uzliek milzīgu slogu organizāciju, lai saprastu, ko ar viņu darīt. Labi, jums ir šī informācija, indikātori, bet ko darīt nākošais? Ko darīt, ja mums ir šis indikators rāda šādu skaitli? Vai arī tirgus izmaiņās. Mēs zinām par tirgu tagad tik daudz, bet ko tas viss nozīmē? Uz kurien viņš ies? Bet to mēs runāsim nākošajās lekcijās. Tas ir tas, kas ir īstenībā mainījies. Patstāvīgais darbs tātad reku ir interneta adrese, kas ir jāizstudē, jāmēģina aizpildīt šī veidlapa, šis biznesa modela canvas un jāpastāsta, kas no tā sanāk. To mēs arī apspriedīsim pēc tam. Un paldies!